Krišu, tu mani redzi? Es redzu ļoti labi, Sandra. Kā tu šito dabūji gatavu? Es tādu gribu. Nu, ejam, es pastāstīšu, kā mikroorganismiem garšo līna lupatiņas. Aizvadītā gada rudenī mēs kompetenci centrā pēc ziemaskviešu novākšanas nolēmām pārbaudīt, kā strādā salmu sadalītāji. Lai to fiksētu, mēs nolēmām augsnē ierakt arī papildus līna lupatiņas. Kopumā mums bija 4 varianti – kontrole, kumija ekstrakts, Bactomix destraktori un tad abi 2 produkti kopā. Praktiski šīs lupatiņas tika nosmidzinātas ar šiem te produktiem. Tālāk tika arī iestrādāts augsnē, jo kā šo produktu paredz, lai sasniegtu maksimālu efektivitāti, mums vajadzēs šos produktus iestrādāt augsnē vai no augsnes apstrādes, kādu no veidiem, vai arī ar lietus palīdzību. Pavasarī mēs izrakām 2. aprīlī un var redzēt, ka baktērijas savu darbu darījušas. Tā kā var šos te 4 variantus arī ļoti labi vizuāli salīdzināt, kur šī te lupatiņa ir vairāk sadalījusies, kur mazāk sadalījusies. Tad jau tālāk var izdarīt secinājumus, un viens no secinājumiem, kādu mēs izdarīsim, būs arī noteikti nosvarot šīs te lupatiņas un salīdzinot svaru, jo mums ir arī līna lupatiņa, kas netika ierakta augsnē. Līdz ar to mums ir ļoti labi salīdzināt, cik ir samazinājies šīs te lupatiņas svars.